Aiziet. Tā, parādīšu, kā izgriezt persiku. Pagājuši gadu cītīgi izgriezts tika jau. Viss aug uz malām un arī pilns vidus. Vidus mums ir jāgriež ārā, bet nu tik skaisti izskatās, ka tīri vai žēl. Tāpēc kaut ko mazliet šogad atstāšu, lai tas vidus ražo. Teiksim, te ir daudz ziedi, atstāsim kādus 2. Ļoti neveiksmīgi. Šito lielo, kas iet uz vidu, griežam ārā, diemžēl. Šito īsinam uz ārējo pumpuru, lai viņi iet uz āru. Šeit, kas ir vidū ieaudzis, lielāko daļu ārā, bet nu te kādas pāris atstāsim, lai ražo. Tie mums netraucēs. Pēc idejas pa lielam saka, jāatstāj ārējie zāri, tā kā vajadzētu pat griezt šeit nost. Bet, nu, žēl, es domāju, šis zars netraucēs, tas šim netraucēs. Griezīsim ārā to, kas te pieaudzis vidū. Šādi te, šeit atstāšu arī dažas, lai ražo vēl. Šo griezīsim visu ārā, lai vidus ir brīvs. Un te atstāsim uz dažiem pumpuriem, lai jau te ražo daži persiki sanāk mums. Un šo te zaru arī mazināsim nost. Šeit mums tik daudz persikas nevajag. Viņi jebkurā gadījumā nolūzīs. Atstāsim mazliet te dažas. Un šos zarus, kas iet otram virsū, arī griezīsim nost. Varbūt atstāsim šo te uz ārējo pumpuru, lai dzen jaunu tur zaru. Un šos te arī īsināsim nost. Te jau būs pa daudz. Bet, nu, man jau arī žēl, atstāšu drusciņu. Tā, šo zaru, kas iet vidū, griežam ārā. Šis te arī pinās ar otru kopā. Noīsināsim, te vienu persiku atstāsim. Šo tad arī drusciņu noīsināsim, te būs daži persiki. Šeit atstāsim uz ārējo pumpuru, lai zars nākošais aug uz āru. Šo te, nu, arī atstāsim drusciņu, lai paliek. Šo, kas iet iekšā, griezīsim ārā. Un te ir vēl daži, kas iet iekšā un bejazina vainagot. Šis, piemēram, arī griezīsim visu ārā. Un te atstāsim uz dažiem ziediņiem, lai ir kāds persiks. Tā. Kas vēl te biezs. Šeit ir biezs ļoti. Īsināsim nost. Šeit arī uz dažiem pumpuriem, lai daži persiki paliek. Protams, vasarā, ja būs pārāk daudz, tad mēs augļus jebkurā gadījumā varam arī noplūkt. Jo, nu, mums taču ir svarīgi vairāk lieli augļi, nevis daudz un mazi. Šo, kas iet iekšā zaru, ņemam nost. Žēl, vai ne? Nu, drusciņu ņemam nost, kādu atstāsim. Šeit tāpat dažu nost. To zariņu, kas iet iekšā, nost. Šito zariņu. Šeit es pagājuši gadu biju atstājis arī uz 2 pumpuriem, lai noražo. Redziet, šogad te nekas jauns nav klāt pieaudzis, ņemam viņu nost. Šo var atstāt. Tā, šo, kas iet iekšā, ņemam nost. Šeit ir arī pa biezu, ņemam nost. Un te atstāsim uz tā, dažiem pumpuriem, lai noražo. Šeit principā ir pa biezu. Te kaut kas ir jāņem nost. Tā. Šo ņemsim nost. Atstāsim vienu no 2 zariem. Un šos tad uz 2 pumpuriem griezīsim. Un šo arī. Un šeit, tā liekas, kad šitā, lai viņš iet vairāk mums uz āru. Tā, un tad vēl šeit mums ir daudz pa daudz. Tā, te kaut kas ir ieaudzis no apakšas, nogriezīsim. Un te atstāsim uz pāris pumpuriem, lai noražo. Tā, tad vēl šī puse.
Arī žēl nogriezt, atstāsim uz 2 pumpuriem, šo, kas biezina, nē. Un griezīsim no šo visu zāru, kas ir pārāk biezs. Un šo, kas iet iekšā, arī nost. Visus sīkos nokaltušos var nogriezt. Un te viņš ir izgājis diezgan augstu, jau aiziet. Griezīsim nost šeit, lai paliek zars, kas iet lēzenāk. Un atstājam uz ārējo pumpuru viņu. Un pārējos te noīsinam uz dažiem persikiem. Šo gandrīz arī nevajag. Un šo vēl. Šis ies vainagā iekšā vidū, to arī ņemam ārā. Un šo varam noīsināt uz ārējo pumpuru, lai viņš iet lēzeni tālāk. Nu, apmēram šādi. Nu, ja saskaidām, cik palika ziedu, tad persiki te būs vēl joprojām par daudz. Tā kā skatīsimies vēlāk. Droši vien vēl vajadzēs retināt. Un tā katru gadu.